Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Jānis 15. nodaļā. Un Jēzus saka: to es jums esmu sacījis, tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Āmen. Nāc, svētais gars piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Āmen. Šodien, adventa 3. prieka svētdienā, parunāsim par vienu no 9 gara augļiem – prieku. Pirmais advents, kā mēs atceramies, bija par otro no 3 teoloģiskajiem tikumiem – cerību, ko varam raksturot kā paļaušanos ar pārliecību, ka to, ko Dievs saka, viņš arī darīs. Kad cilvēks saka, es ceru uz Dievu, tas nenozīmē, ka viņš svārstās savā pārliecībā, bet gan stingri paļaujas uz Dieva apsolījumiem. 2. adventā apdomājam pirmo teoloģisku tikumu – ticību, kas ir cieši saistīts ar cerību, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Mēs pārdomājam, ka ceļš tuksnesī, ko Jānis sataisīja, bija, lai Kristus nākt pie mums tur, kur mēs esam, mūsu grēkos un nespēkā. Ticībā mēs viņu ieraugām un pieņemam. Mērojot sūru ceļu pie mums, Kristus to ir jau veicis. Atliek mums viņu saņemt. Šīs 2 lietas, cerība un ticība, ved mūs pie šīs dienas tēmas – prieka. Tezaurs LV saka, ka prieks ir citāds – pozitīvs emocionāls stāvoklis, kam raksturīgs pacelāts garstāvoklis, izteikta labsajūta, gatavība aktīvai rīcībai. Citātu beigas. Apskatīsim šīs īpašības. Pozitīvs emocionāls stāvoklis, izteikta labsajūta un gatavība rīcībai, lai izprastu prieka būtību, kā to raksturo Bībele. Pirmais – pozitīvs emocionālais stāvoklis. Ja lasām Bībelē, ka Dievs apsola nākt pie mums un mūs glābt, un redzam, ka šis apsolījums piepildās Kristū, tad tas varētu izraisīt prieku mūsos. Bet ko tas nozīmē? Šādas nodeldētas frāzes, ko esam iemācījušies no galvas, dažreiz neko neizsaka. Prieks pasaulē, tas kungs ir klāt. Jā, taisnība ir, bet ko tas mums izsaka? Kādēļ priecāties? Kādas lietas aplūkošana no citas skatpunkta var palīdzēt? Iedomājieties, ka jūs esat pasažieris uz Titanika, tajā liktenīgajā naktī. Kad kuģis ietriecās aizbergā un sāk grimt,
ledaiņos ūdeņos. Jūs zināt, ka izdzīvošanas iespējas ir minimālas, pat nekādas. Jūs apsvērat savas izvēles, palikt uz klāju un censties izvairīties no neizbēgamā, vai lekt okeānā un mēģināt nenoslīgt stindzinošajā ūdenī. Ko darīt, jūs nezināt. Tad pēkšņi pie apvāršņa parādās milzu kuģis Karpatija, un jūs sākat priecāties aiz laimes, kā glābšanas kuģis ir klāt. Ja viena apjaušam savu īsto garīgo stāvokli Dieva priekšā, kā mums nav neviens glābšanas riņķis, tad Jēzus nākšana var izraisīt mūsos patiesu prieku. Otrais – izteikta labsajūta. Bibliskais prieks ir vairāk nekā emocijas. Bez šaubām ticība var izraisīt emocijas no dziļām skumjām par mūsu grēkiem līdz prieka asarām un gavelēm, ka Kristu mums ir piedots, ka mēs esam atbrīvoti un svētīti. Bet prieks ir kas vairāk par emocijām. Emocijas nāk un iet un ir nepastāvīgas. Ja balstām savu ticību uz emocijām, tad būsim svārstīgi kā niedres vējā. Bibliskais prieks ir stāvoklis. Tas ir kaut kas sirdī, ko pasaules vēji nevar izšūpot. Teikt, es šodien esmu bēdīgs, emocija, bet man ir prieks Dievā, stāvoklis, tas nav pretruna. Kad Nehemija teica slavenos vārdus, tā kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Tas bija teikt spaidu laikos, kad draudi bija visapkārt. Šo teikumu var arī saprast tā, ka prieks iekš tā kunga ir jūsu stiprums. Ka mēs priecājamies par mūsu kungu un par to, ko viņš ir darījis, dara un vēl darīs. Tajā mēs atrodam spēku ikdienas spaidos. Tas kungs ir mūsu prieka avots. Tas nenāk no mums pašiem. Šajā ziņā prieks ir cieši saistīti ar ticību un cerību. Ticībā un cerībā mēs paļaujamies uz Dieva apsolījumiem, zinot, ka viņš to darīs. Un tāpēc mums ir prieks, jo Dievs ir uzticams. Trešais ir rīcība. Ticība Kristum nav statistika. Ticība, ja tā ir dzīve ticība, attīstās, tā ir kustībā. Ir teikts, ka kristietību var raksturot līdzīgi tiem mācekļiem, kas staigāja uz Emmavu. Ejot pa ceļu, augšām celtais Kristus pie tiem piestājās un atvēra rakstus viņu aptumšotajiem prātiem. Mēs esam ceļā ar Kristu šajā dzīvē. Mēs ejam viņam līdzi. Varbūt tāpēc mēs to saucam par ticības ceļu. Mūsu ticība ved mūs pie rīcības. Nevelti Jēkabs saka, ka ticības darbiem ir mirusi. Nav tā, ka mums
Kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāveic, lai iegūtu pestīšanu. To Kristus jau ir darījis. Bet tāpēc, ka esam glābti, mēs darām labus darbus. Kā mēdzu teikt, jāsaliek zirgu un vezumu pareizā secībā. Šis laiks ir prieka pilns laiks, kad cilvēki gatavojās uz lieliem svētkiem. Dāvanas bērniem, radi un draugi satiekās pie eglītes. Cilvēki šajā laikā šķiet laipnāki, varbūt pat dāsnāki. Bet ir zināms, ka ir cilvēki, kuriem šis laiks nenes prieku, bet skumjas. Vientuļie, atstātie, tie, kam vairs nav rādu vai draugu. Un dažus šis laiks izdzen stresā. Kā lai sagādāja visas dāvanas, kurš sagatavo svētku mīlestību, kā lai paspēja uz visām skolas vai darba eglītēm, koncertiem, pasākumiem. Citi jūt stresu no tā, ka ir uzlikts kā pienākums šajā laikā būt priecīgiem. Un ir kādi, kas mēdz krist depresijā, jo viņi redz sev apkārt tik priecīgus cilvēkus, kas tikai sāsina viņu grūtsirdību. Ko mēs varam darīt? Iepriecināt kādu, kam tas ir nepieciešams. Skatieties sev apkārt. Atraitni lejas stāvā, kuras bērni viņu neapciemo. Sētnieks, kuru neviens nepamana. Apkopēji darbā. Vientuļais kaimiņš. Blakus sēdētājs tramvajā. Tas vecais kungs, kas katru dienu staigā ar sunīti gar jūsu logiem. Lūdziet, lai svētais gars jūs vada un atveriet acis. Ko mēs varam darīt? Esiet radoši, no vienkārši smaida un jautra priecīgus svētkus, vai kāda negaidīta uzdāvināta nieciņa vai pat konfekti, līdz iepazīšanās vai apciemošanai pie tējas un piparkūkām. Kā tauta mēs esam diezgan introverti, bet kā saka angliski, random acts of kindness can change the world. Nejauši labsirdības darbi var izmainīt pasauli. Tā mūsu negaidītie laipnības darbi var negaidīti kādu iepriecināt. Lai mūsu prieks rodas iepriecinot tos, kurus mēs varbūt nepazīstam, kuri varbūt to vismazāk gaida. Un šis, mīļā draudze, jums ir mājas darbs šonedēļ. Iepriecināt kādu. Ja jūs vēl neesat pamanījuši, aizmugurē vēl ir maisiņi, ko varat piepildīt un iepriecināt kādu draudzi senjoru. Cefaņas pravietojums saka, priecājies Cijānas meita, gavilē Izrēlu, priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita. Jo tas kungs ir atsobenājis tevi no soda un novērsies no tevis tavus ienaidniekus. Tas kungs, Izraēla ķēniņš, ir pie tevis. Mēs priecājamies šajā laikā, gaidot Kristus piedzimšanu Bētlemē, zinot, ka tas mazais bērniņš silītē
ir nekas cits kā mūsu pestītājs, kas nāk pie mums, lai atsvabinātu mūs no soda. Pāvils savukārt saka, priecājieties iekš tā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties, tas kungs ir tuvu. Mūsu prieks nav tikai emocijas, kas nāk un iet, bet kaut kas, ko Dievs dara mūsu sirdīs. Mēs priecājamies viņā un ar viņu prieku. Un prieks ir darbībā. Kā latviešu sakāmvārds saka, dalīts prieks ir dubults prieks. Un tātad ieprieciniet kādu šo nedēļu. Visbeidzot, Jēzus saka, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Kristus ir mūsu prieka avots, tā pamats un tas, ar ko dalāmies ar citiem. Šajā adventā Dievs dod mums savu prieku, kas nepazīst pārgrozības, kas balstās viņā un ar ko varam dot tālāk citiem. Āmen.